ogrēnieši noziegušies, ka nevar saņemt ambulatorisko palīdzību. Ar šādu retorisku jautājumu ikdienas sanāksmi uzsāk Ogres rajona slimnīcas vadītājs. Valsts papildus piešķirtais finansējums stacionārajai palīdzībai reģionālās slimnīcas šobrīd nostādīs nevienlīdzīgā situācijā. Par viena veida pakalpojumu katra no tām saņēmusi atšķirīgu samaksu. Rodas iespējas, ka nauda tiek dalīta bez kritērijiem, jo mēs slimnīcas biedrībā sagatavojām prezentāciju un pētot datus, atklājās, ka uz vienu Ogres rajonu iedzīvotāju priekšā ambulatorās palīdzības tiek atvēlēts 10 lati, un tik labi, ja mēs paskatāmies salīdzinoši uz vienu Rīgas iedzīvotāju 42 lati. Un, ja mēs paskatāmies arī kaut kur pārējos reģionos, tad Dobelē ir 37 lati, ja, un faktiski ir ļoti disproporcija liela. Ja Rīgā dzīvo 45% Latvijas iedzīvotāju un visā tādā pārējā teritorijā 55%, tad veselības aprūpes budžets ir sadalīts 70% Rīgai un visā pārējā Latvijas teritorijā 30%. Nacionālais veselības dienests norāda, 3 miljonu latu atvēlētais papildus finansējums dalīts ņemot vērā veselības ministrijas sagatavoto ziņojumu par situāciju nozarē, kā kritēriju ņemt vērā katras konkrētās slimnīcas apkalpošanas reģions un tās saucamo īpašo pakalpojumu, kā kardioķirurģija, endoprotezēšana un citi nodrošināšana. Tas naudas apjoms lielāks iznāk Rīgai, tā, ka Rīgā patīk vai nepatīk, Rīga ir puses Latvijas iedzīvotājs, Rīgai koncentrēšās šīs slimnīcas, universitātes slimnīcas, kur veic šādas dārgas lietas. Teiksim, sirds ķirurģija notiek tikai Staziņas slimnīcā, ja? Viņa nenotiek Ogres slimnīcā. Savukārt par situāciju, kad par vienu un tā paša pakalpojumu nodrošināšanu slimnīcas saņem atšķirīgu finansējumu, dienests norāda, tā ir vēsturiski veidojusies sistēma, esot jau sākt izlīdzināšana, kas paredzēta turpmāko 4 gadu periodā. Un ir uzsākt tāda kā saucamā izlīdzināšana, kā mēs to sakam, ne, ka mēs reāli, mēs 4 gadu laikā, teiksim, tām slimnīcām, kas varbūt stacionārie pacienti pa daudz šobrīd, lēnām ņemam nost un liekam klāt tām slimnīcām, kurās, teiksim, it kā pamācie procenti. Ogres slimnīcā, it kā stacionē, viņi ir varbūt, jā, viņi ir nedaudz apdalīti vēsturiski, jā, bet, šī ir netaisnība, jau šogad jau tika mazināta, jau 4 gadu laikā, teiksim, viņi tiks izlīdzināti. Turklāt reģionālajām slimnīcām, tostarp Ogrei, vēl joprojām valsts esot parādā par aizdītajā gadā sniegtajiem pakalpojumiem. Šobrīd pēc Ogres rajona slimnīcas veiktiem aprēķiniem arī šogad tie varētu būt 1200 pacientu, par kuru ārstēšanu valsts nenorēķināsies. Turklāt šobrīd piešķirtais finansējums paredz slimnīcai līdzinējo 130 stacionāro gultu vietā atstāt vien 68. Ogres rajona slimnīcā viens no stāviem jau esot slēgts. Mums ir ļoti liels bažas par to, ka ziemas periodā, kad sāksies saslimstība ar vīrusiem, ar visādi iekaisīgu raksturu slimībām, kad būs slimnais laiks un būs traumas, tad daudz cilvēkiem nāksies atteikt vietas un viņiem nāksies doties uz Rīgu, saņemt neatliekamo palīdzību un ārstēšanu. Šodien slimnīcas biedrības pārstāvji arī tikušies ar tiesību sargu, lai aktualizētu jautājumu par satversmes pārkāpumiem, kas nosaka, ka iedzīvotājiem jānodrošina medicīnas pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Reālā situācija liecinot, ka nepietiekamā finansējuma dēļ pacientiem nākas gaidīt garās rindās uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. No mūsu slimnīcas vien pār pa 10 slimniekiem no ambulatorās nodaļas tiek sūtīti uz Rīgu, un tie cilvēki stāsta, ka jāgaida garās rindās un savukārt maksas pakalpojumu dārgi, un vairāk ogrēnieši izvēlās arī saņemt šo rezonanci, samaksājot pilnu summu, ja, tā kā mēs spēsim to nodrošināt uz vietas, un mēs ceram, ka dabūsim tās kvotas. Turklāt mērķis esot panākt, lai finansējums par ambulatoro palīdzību tiktu sadalīts reģionos vienlīdzīgi, un finansējums par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu aprēķināts pēc principa nauda seko pacientam. Dats Stribotska, Laura Liepiņa, Artis Sup, Ogres televīzija.